Skaties tu uz dabu riņķī. Lidinās kukainīši, putni, lietus, koki, zāle, pat puķes, skābeklis, un visi tur zibeņi, visi šitie procesi. Un tu saproti, ka tas viss ir kopestisks organisms, ka viņš strādā ideāli, ka tur viss ir ieplānots, katrs sīkumiņš par visu ir pārdomāts. Arī mūsu fiziskais organisms, tu tā skaties, analizēji, sāc pētīt bioķīmiskos procesus smadzenēs, kā tur tie visi receptori darbojās, kā hormoni darbojās, ko piesaista, tur palaiž. Iedomājieties, cik sarežģīta sistēma, un visi viņi ir izplānoti, lai viņi darbotos ideāli. Lai viss būtu savā starpā saistīts. Lai katrs zina, kas viņam jādara. Un ja ir kaut kāds erors, kaut kas ne tā strādā, tad ir atkal citi procesi ieslēdzās, lai tikai šis fiziskais mūsu avatāriņš dzīvotu, varētu pārvietoties, lai mēs, kas viņā sēžam, lai varētu šeit būt. Un tad tu paskaties uz sociumu, uz cilvēkiem un saproti to, ka tur nav šis princips pielietots. Tur ir princips aizgājis pa pieskari. Dēļ tā, ka cilvēki nezina, kas viņi ir, kāpēc viņi šeit ir, kas viņam jādara. Un kāds vienkārši šajā ideālajā organismā ir radījis kaut kādu savu redzējumu, kā te visam jābūt. Un uzlicis visiem šo spēli, kur viņš ir izdomājis, un visi viņu spēlē, un visi ir aizmirsuši, un līdz ar to ļoti maz no cilvēkiem, kuri ir savās vietās. Dēļ tā, ka cilvēks nav savā vietā, ko viņš dara, viņš cieš, jo iekšēji te viņš jūt, ka viņš nav savā vietā. Iekšēji te viņš jūt, ka viņš dara kaut ko ne tā. Tas, kurš ir savā vietā, kurš dara, viņš necieš. Cilvēks, kurš lauka ielas, viņam patīk to darīt, viņš negrib neko citu uzņemties, ja? Viņš necieš. Viņam vairāk nevajag. Cilvēki, kas dzīvo kaut kur dažādās teritorijās, kur, teiksim, laimes pakāpi mērīja, tika noteikts, ka teritorijās, kurās ir nabadzīgākie apstākļi, ka tur cilvēki ir laimīgāki nekā super pārtikušajās teritorijās. Piemēram, Zviedrijā ir viena no lielākajiem pašnāvību skaitiem. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēkiem pārāk labvēlīgi apstākļi radīti. Un otrs, tāpēc, ka nav savās vietiņās daudzi cilvēki. Viņi vienkārši spēlē spēli. Dēļ tā, ka viss tajā spēlē ir super labi, viņi vairs neredz jēgu. Tāpēc, ka nav savā vietā. Viņš nav realizējis sevi. Un tā ir mūsdienu sociuma, man liekas, vislielākā problēma, ka cilvēki nezin, kas viņi patiesībā ir. Viņi nerealizē sevi, nemeklē dziļumos, kas viņi varētu, ko viņam gribētos būt, kāpēc viņš šeit ir, ko viņam jāatstāj ir, ja? Hei! Šis ir maziņš tāds tā kā ielikts video, jo man ir paziņojums visiem jums, kas skatās mani. Es esmu izveidojis kanālu, slēgto kanālu, kas ir veltīts Amanitas Muskarijas superpower, jeb superspējām. Tie, kas neprot latiņu valodu, Amanita Muskarija ir mūsu skaistā sarkanā mušmere. Un šajā kanālā, maksas kanālā, viņš ļoti limitētus, uztaisīja par ļoti mazu naudiņu šo kanālu, lai jebkuram viņš ir pieejams, jebkurš var iepazīties no A līdz Z par visu informāciju, zināt, kā jāsagatavo, kā žāvēt, cik daudz drīkstēs, cik nedrīkstēs, ar ko ir jārēķinās, kāds ir tavs cilvēka tips, kāda notiek pēc tam bioloģiskie procesi ķermenī, kāpēc tieši tādi viņi notiek, un tā tālāk, un tā tālāk. Tas viss tur ir ielikts, brīdinājumi ielikt, un tā tālāk. Visi tajā kanālā, visi pieejams. To arī maz laika veltot, būt ļoti informēts un zinošs saistībā ar šo super brīnumu, kas ir mūsu mežos, un sāk pielietot savā dzīvē viņa brīnumainās dziednieciskās īpašības, kur patiesībā ir ļoti, ļoti plašs spektrs, ko viņš var dot cilvēkam un uzlabot viņa dzīvi un kvalitāti. Tiks atbildēs uz visiem jautājumiem, noņemtas jebkuras šaubas, to visu varēs pats iepazīties vai pati. Kā to izdarīt, kā var pieteikties, ir links aprakstā uz Telegram automātisku tā kā botu, kas salikti gan noteikumi, gan apmaksas veidi, un kas ir jāizdara, lai tiktu šajā kanālā. Spiedus šo linku, tev atvērsies Telegram aplikācijā bots, un tur tu vienkārši izdarīsi tas, kas tur ir rakstīts, un tādā veidā tu dabūsi šo pieeju. Un tad jau sāksi šo brīnumaino, vai sagatavosies, kamēr kādam varbūt jau ir mežos, kādam nav, tūlītās būs šo dziedniecisko kursu. Un
Un tur tā arī uzzinās, kāpēc es uzskatu, ka tas ir superīgākais augs vispār mūsu platuma grādos, kas ir pieejams cilvēkiem dziedniecībai. Un vēl kanāla dalībniekiem septembra beigās būs ar mani dzīvā translācija. Laiva translācija, kur mēs pārunāsim jautājumus, es atbildēšu uz jautājumiem un iespējams arī kaut kādas dziednieciskās sesijas, kaut ko vairāk iedošu viņam, bonusņā, kā man patīk dāvaniņas, cilvēkiem droši vien es arī vēl iedošu vēl papildus dāvaniņas. Tā kā, ja tev ir svarīgs savs laiks, ja tu novērtē savu dzīvi, ja tu gribi viņu uzlabot, veselību uzlabot, vispār psihisko stāvokli uzlabot un tā tālāk, tās visas atbildes, kā to var izdarīt, tu vari saņemt šajā kanālā. Lūk, šāds iespraukšanās iekšā mana satura video. Visi linki lejā. Kas ir tā būtība, tā esence? Katrā viņa ir iekšā kaut kas, tas radošais, kaut kas tam līdzīgs, vai vienkārši pienesums. Viņš grib meistarot kaut ko, viņš grib jahtas būvēt, viņš grib mazus lidmašīnītis pats plānot, lai viņi būtu ideāli, un tajā viņš būtu laimīgs. Bet tā, ka viņam ir uzlikta spēlēt citu spēli, un viņš ir padevies, viņš ir nodevies sociumam un sāk viņu darīt. Viņš nav savā vietā, līdz ar to viņš nav laimīgs, viņš ir nodevis sevi, nav laimīgs, un viņš ir padevies, viņš ir tā kā piekāpies sociumam, un tas ir tāds nogrimušais cilvēks, kuram acis vairs nespīd, kuram dzīvot baigi negribas, kuram fiziskais organisms funkcionē tikai, lai ātrāk beigtos šitais viņa pasākums, un ap 50-60 viņš pamet šito vietu. Un vēl viņš lieto dzērienus dažādus, kuri viņam smadzenes atrofē, visi zina, kas tas par dzērienu, un šīs dzēriena efektā viņš tā kā arī aizmirstās, viņš tā kā paliek, viņam tā kā nobremzējās receptori, kuri viņam šo kritisko vai ko tur, un tad viņš savādāk izpauž sevi. Vismaz viņš jūt kaut ko. Un tā ir tā lielā problēma, ka cilvēki ir aizmirsuši, kas viņi ir. Kad bija maziņi, bija daudz plāni, ko, kas, kur, un tad tas lielais sociums sāka viņus spiest padarīt arvien mazāks, un viss tas viņa tas plašā dvēsele, plašais gars, kurš sākotnēji bija ķermenī, viņš no ķermeņa, var teikt, aiziet prom un paliek tikai mazs punkts, kurš ir arī, caur kuru arī tiek uztverts viss riņķi. Un tam mazajam punktiņam nav vairs tāda jauda, kāda bija sākotnēji. Tāds bēdīgi. Bet, zinot to, attiecīgi var saprast, uz kurien katram jāvirzās. Un kas tad ir tas rādītājs, vai tu ej pareizi vai neej pareizi, vai tu virzies uz šo iekšējo, šo skaisto, kas tev gribētos darīt, kas tu īstenībā esi, izzināt sevi, ko tu pasaulē var dot, caur to visu miedarbību ir kaut kāda, rodas šī laimes sajūta un šis prieks. Tad tas ceļš arī var radīt prieku cilvēkam un dot tādu laimi, bet, kā jau es teicu iepriekš, tas viss attiecās uz sevi un uzmanība ir uz sevi. Nevis uz āru, kur tur kāds kaut ko uzbruk, kāds kaut ko tur atkal samazina, tur naudas nebūs, krīze, cenas augšā, cenas lejā, pārtika palika dārgāk, pārtika krītās, tur kaut ko ierobežoja, tur kaut ko slāzdā ielika, tur kaut kas uzsprāga, tur kaut kāds nelaimes gadījums noticis, tur ir kaut kāda katastrofa. Tas viss aizved jūs vēl vairāk prom no sevis. Un iespējams, kāpēc lielākā daļa cilvēku tam visam pievēršās, jo viņi ir aizvesti prom no sevis, no meklējuma sevis, no sevis realizācijas un aizvirzīti prom uz to ārējo. Lai tikai nedod Dievs, viņi neciestu, kad ja viņi saprastu un sēdētu un pārdomās, kas tad ar mani notiek, kas es esmu, kāpēc es te esmu un ko man darīt. Kas ir tas, ko es gribu darīt, kas ir tas, kas man dod prieku. Lūk, tāds video. Starp citu, man sākotnēji bija cits video, es gribu taisīt par kortizolu. Iespējams, nākamais video par kortizolu. Tas ir hormons, kur apkārtējā pasaule un mēdīju josla un informatīvā josla dara visu, lai cilvēkos šis hormons būtu lielos daudzumos, lai šī psihe, mūsu bioloģiskais sistēma tiks visu laiku terorizēta, kairināta, un lai viņi izstrādā šo kortizolu, jo viņš aktivizē konkrētas sajūtas cilvēkos. Un ja cilvēki nezin šo visu pasākumu, nezin par tiem hormoniem, kā tur viss strādā, kad aktivizējās, kāpēc kas neaktivizējās, tas ir bioloģiskā mašīna. Viņi nemāk šo mašīnu kopt. Un ja viņi nezin, kā tur aktivizējās, kā viņi ir jākop, kam jāsako līdzi
šādus cilvēkus var apmuļķot un pārvirzīt viņus uz procesiem, uz uzmanību, uz to, kas viņam nav izdevīga. Jo viens no viņi nezina šos procesus. Bet man tur es jums pastāstīju par tā kā ievadiņš nākamajam video visdrīzākais. Man tur bija ar skaņām kaut kāda problēma, tur kaut kas tur nesanāca, un līdz ar to es taisīšu no jaunu to video. Nu jā, starp citu, ja tu video pa vidu taču redzēji par slēgto kanāliņu, kur es esmu uztaisījis par superi augu amanita muskarija, un tu paskaties, kas tur ir, jā, un pievienojies tam klubiņam. Viņš ir par ļoti simboliskām naudiņām un ļoti salīdzinoši milzīgu, un tu vari būt iekumu. Tā kā arī tas čalis tur Baltijā tev to pateica, tagad es arī tev to saku. Ar tevi bija Salants, sargi sevi savus tos, tuvojās rudens, gatavojamies baudīt rudeni, protams. Un lai tev visi labi, tiekamies nākamais video. Čau!